Nu, pirmā pieredze principā bija skolas laikā, kad mēs piedalījāmies tepat Dīvejas upē bija tādas kā laivu sacensības, un tas tā kā bija priekšsākums. Tad pagāja kaut kādi gadi, 20, laikam bišķiņ vairāk. Un tad es atvedu dēlu tieši šeit pamēģināt nostāties uz supadēļa. Viņam šausmīgi iepatikās, tad es nopirku viņam savu, tad sev nopirku arī supadēli. Tad jau sākās tas, kad sev pirmo kajaku. Un tagad man laikam jau kaut kādi 11 kajaki, kurus principā mēs tā kā neiznomājam, bet tev priekš katras upes, priekš katras, nezinu, teiksim, vajag tā kā savu, savādāku. Un tāpēc tā tik liela tā laivu daudzveidība. Jo, teiksim, ar šiem, tas ir tāds parasts turisma variants. Un gribās pilnveidoties, un tāpēc ir tik daudz to laivu variācija. Lūk, un. Jūs pats arī braucat ar kajakiem, un jūs braucat arī tādos nopietnākos braucienos, kurus sauc par maratoniem. Jā, tādi mums ir, principā apmeklējam gan Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Protams, ir gandrīz katrā valstī, bet lielākoties mēs esam pa Baltiju. Pasākumi ir dažādi, un, teiksim, grandiozākais ir Igaunijā, kur ir vairāk nekā 1000 laivu piedalās. Tad ir ezerā, teiksim, visus palaiž, vesels aplis, un to aplī, principā, var redzēt tā, ka ir tās 1000 pāri laivas, tas ir diezgan tāds iespaidīgs skats, un tad viņi visi aiziet upītē šaurākā, un tur ir tā, ka skaties uz priekšu, skaties aizmuguri, tur visur ir laivas. Principā, jā, es sāku ar kajaku mafiju kopā, un mēs devāmies, man liekas, kaut kādus 30-40 braucienos nepārtraukti visu kaut kur kopā. Bet tie bija vairāk tā kā turisma braucieni, un tad bišķiņi paķēra tas azarts ar tiem maratoniem. Principā Jānis arī bija pirmais, kas mani tā kā tajā visā ievilka iekšā. Lūk, un tad maratons pēc maratona, tad jau tā kā katrs jau bišķiņi aiziet savu ceļu. Viņam tie maratoni tā kā mazāk bija, tāpēc, ka viņš nevarēja tikt, tāpēc, ka viņam ir turisma braucieni. Un savukārt es laikam metu mieru turismu braucieniem, un tā mēs tā kā devāmies vairāk pa maratoniem. Un principā ir pagājuši 3 gadi, kā es dēlu ieliku šeit uz tā supadēļa. Tā kā pat 3 gadiem diezgan daudz kas ir sadarīts. Ja tur pirmajā gadā tur pa kādam maratonam, tad pagājušo gadu bija gandrīz visur, kur vien vari paspēt. Daži pat bija tādi, ka tu finišē Igaunijā, un nākamajā dienā tev ir Lietuvā finišē, un nākamajā dienā ir Igaunijā maratons. Un tev 7,5 stundas ir pārbrauciens, un pa lielam tu no tā finiša jau esi tur uz startu. Un tad tas jau pārbrauciens viens ir tā kā, kā kapitāls maratons, arī pie stūres. Ja gadā es ap 2000 kilometriem noairēju, tad kaut kāda jau tā pieredze veidojās, un no kļūdām cenšamies mēs viņas nepieļaut un mācamies. Teiksim, var teikt, viens no tādiem labākajiem instruktoriem būtu noteikti Jānis Balodis no Putnu salas laivas, kurš tiešām ir perfekti apguvis gandrīz visu veidu tehniku, kas ir attiecās gan uz jūras kajakiem, gan uz kanoē. Tagad viņš tā cītīgi pārsēdies ir uz supu. Laikam gribās kaut ko jaunu, jaunas muskuļu grupas iekustināt. Pats es sāku ar supu, bet es tur varbūt esmu 300 kilometrus ar viņu noairējis. Sākotnēji likās, ka tā ir tā kā bišķiņ pavisam cita rase, pat visam cita kustība, bet tā kā supotājiem to pasākumu ir krietni mazāk nekā ir mums. Viņam ir reāli tikai viens pasākums gadā. Es prasīju par tām upēm laivojumām. Jūs teicāt, jebkura upe, kurā ir ūdens? Palielam, jā. Jo, teiksim, Gauja, mums viņa jau ir nedaudz apnikusi. Protams, ka skaista upe es pat ieteiktu Braslu, kas arī ir
Gaujas baseina upe ietek Gaujā, un starp citu arī Braslas upe ir arī mums Skrīveros. Lūk, un jo tur vismaz tādā īsākā posmā ir tiešām tie visi klinču atsegumi un ļoti skaisti. Tāpat ir bezgalīgi daudz mazas upes, kurās es pat šeit dzīvoju, teiksim, Lobes upe, kas ir šeit pat netālu. Brauc tā kā viņu izpētīt, neviens diži tur ar laivām nebraukā, bet viņa ir ļoti interesanta, teiksim, pēc sava mainīguma, kad ir tā kā mierīgāks ūdens, ir straujāks ūdens, tad ir līkumi, tad ir pala laikā, teiksim, tad tur ir pļavas, viss ir aplūdis, un pa lielam tur laivu var uz siena ruļļa uzbraukt. Un tad, kad viņa ieiet mežā, tie vairs īsti nesaprot, kur tā upe iet, un tu brauc vienkārši ar laivu pa mežu. Tās palienes arī ir interesants, bet, šogad bija cerības, kad tas ūdens līmenis mūs tā kā palucinās, bet tieši pretēji galīgi necik. Tad, kad ir tas ūdens līmenis, tad tieši jāmēģina ir tikt uz tām mazākajām upītēm, kur tu parasti vasaras laikā netiec.